Tad ir jautājums, vai dizains ir intelektuālais īpašums? Jā, dizains ir intelektuālais īpašums. Dizains ir intelektuālais īpašums, un dizainu var aizsargāt vai nu reģistrējot dizaina paraugus, vai nu ar autortiesībām. Papildus jautājums. Dizaini ir daudz un top jauni uz audekla. Tad tiek digitalizēti un pārtop zīda produktos. Jā, tur būs gan autortiesības, gan var padomāt par dizaina paraugu. Galvenais ir svarīgi dizaina paraugu jautājumos, lai dizainu būtu radījis cilvēks, nevis mākslīgais intelekts. Man ir digitālais žurnāls, kas ir bez maksas pieejams uzņēmējiem, kā palielināt zīmola drošību un vērtību. Šeit ir iekšā tādi 12 praktiski padomi. Kurus zīmola elementus var aizsargāt? Kādā veidā viņus aizsargāt? Kā stratēģiski saprast šīs investīcijas aizsardzībā? Arī ieskats, kā noteikt zīmola vērtību un kā palielināt zīmola vērtību, protams, caur drošības aspektiem.